Labdien! Ir tāda līdzība, kāds mājas grupas vadītājs palūdza savam palīgam, lai viņš nobeidz viņu tikšanos ar lūgšanu. Un tad šis palīgs sāka lūgt. Dievs, es tā nemīlu skābu pienu. Un tas kalpotājs, tas līderis šīs grupas sāk klausīties, ko viņš runā. Dievs, viņš tālāk turpina. Es vispār nevaru ēst, un man riebja eļļa saulespuķu. Viņš ieklausījās, domā, vispār viņš jau sāka domāt, varbūt apstādināt, ko viņš tur runā tādu. Un tā viņš turpina arī, šis te palīgs. Es arī ļoti ienīstu miltus, ja es viņus tāpat ēstu. Bet Dievs, tomēr, ja šos te 3 komponentus samaisa kopā, var iznākt garšīgas pankūkas. Un viņš saka, paldies Tev, Dievs, kad arī mūsu dzīvē ir kaut kādas lietas, kuras mums nav patīkamas, bet ja viņas saliek kopā un ja viņas samaisa, un tad var tiešām iznākt kaut kas labs. Šodien Dievs mums arī parāda šos te piemērus no savu svēto cilvēku, kurus viņš bija izvēlējis dzīves. Jāzeps, viņš arī bija cilvēks, kurš izgāja šo te tālu ceļu un gāja gadi, un bija atsevišķi momenti, kad viņu brāļi bija nodevuši, kad viņš bija arī izmēlieši, viņu paņēmuši, redzēja viņā kaut kādu izdevīgu kalpu un varētu varbūt viņu pēc tam arī pārdot. Un tā tālāk redzam, ka viņa dzīve bija ļoti smaga. Šie etapi bija ļoti smagi, bet tie bija tie komponenti, kuri pēc tam viņu tomēr izveidoja, viņu nostiprināja, un viņš varēja būt otrais pēc faraona. 1. Tesaloņiķiešiem 5. nodaļā, 18. pantā. Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Vai Jāzeps, viņš bija kurnētājs, vai viņš bija tomēr cilvēks, kurš bijās Dievu, un tādā ziņā, varbūt tas nebija vārdiem izteikts, bet viņš bija pateicīgs, ka Dievs bija ar viņu, un viņš viņam arī palīdzēja dzīvē. Tāpēc visās šajās dzīves situācijās varbūt liekas, ka Dieva nav, bet kad tu paskaties tomēr, ka tev bija grūti, un tagad tu vari atcerēties tos grūtos brīžus, tu viņu nejūti. Bet pēc tam, kad pagāja, kad izgāja cauri, tu redzēji, ka Dievs man palīdzēja, Dievs mani stiprināja, Dievs mani neatstāja. Tas bija kungs, kurš pagodinājies tais grūtajos situācijās, un tāpēc tu esi pieaudzis ticībā. Tāpēc esi pateicīgs, Dievs ir uzticams, un Dievs tev nekad neatstās. Viņš ir atdevis savu dēlu par tevi, lai viņš mirtu, un lai viņš varētu augšām celties, lai attaisnotu tevi. Mīļais Dievs, es ļoti esmu pateicīgs tev, ka Tu esi palīdzējis, Dievs, līdz šim, ka Tu neesi atstājis. Es ļoti pateicos, mīļais Dievs, ka bija tie grūtie brīži, Dievs, mums bija tās tumšās dienas, kungs, mums tās ļaunās dienas, Dievs, kad bija ļoti grūti, bija ļoti slikti. Bet es ļoti pateicos, mīļais kungs, ka Tu visu laiku dzirdēji, ka Tu visu laiku palīdzēji, Dievs, ka Tu rūdīji, un Tu zināji, Dievs, man, kad arī nāk šī diena, kad vajadzēs kādu stiprināt, ka kādam būs jārunā vārds, un tas nebūs vienkārši tukšvārdība, bet tas būs kaut kas tāds, Dievs, kas ir iziets uz prakses kopā ar Tevi, Dievs. Ļoti lūdzu svētī arī šo cilvēku tagad un palīdz viņam iziet cauri visam, uzticēties Tev un zināt to, ka Tu viņu gatavo kalpošanai un gatavo jaunam dzīves etapam. Es ļoti lūdzu, Dievs, palīdz pārved viņu no slavas uz slavu, no ticības uz ticību. Es ļoti lūdzu svētī viņa dzīvi. Es pateicos Tev par to, es slavēju Tevi, Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs Tevi svētī. Uzticies tam kungam, un es viņam pateicīgs. Visu labu!